šoreiz mēs safabricējām tādu ņēkiju Žanu Klodu, ja? Nu, neiet viņam galīgi. Jā. Tāda nelaimes putna dienas grāmata, var teikt. Klods jau vairākus gadus nelaiž iekšā pasnie, kas viņam nes pensiju. Tas ir bēdīgs notikums. Nu, vēl tikpat labi, ja tā kā viņš pats aiziet beigās. Žans Klods pieiet pie avīžu kioska, ja, kad pasnieks, viņš nopirkt reklāmas pielikumu, un tur arī apmaldās. Atgriežās no kioska pēc 4 dienām. Tikai. Jā. Reiz Žans Klods pieņemot dzemdības nesot tās pieņēmis. Jā. Salauzto ribu rentgena uzņēmumos ārsti Kloda vēderā konstatē aklās zardas operācijas laikā atstātos instruments. Aklo zarnu viņam griež reizi kvartālu. Katru ir liels krājums. 1913. gadā Žans Klods atklāja, ka seks pa telegrāfu neiet. Arī par to viņš dikti pārdzīvo. Dakteris praktikants, jā, jaunais velčerīts, taisot Žanam Klodam tā saucamo pirkē pārgriežē vēnas. Bērnībā spēlējot paslēpi, Žans Klods noslēpies tā, ka viņa meklēšanā tiek iesaistīti visi civilie spēki un arī armija. Jā, plunčājoties pa jūru ar piepūšamo matracu, Klodu uz 2 nedēļām ievelk atklātā jūrā. Jā. Žans Klods, tas ir kaut kādā vienā brīdī, ja zaudēdams nevainību pazaudē dzīvē jēgu un vispār jau kas nav piesiets. Žans Klods pamatskolas 3. klasē paslēpus pīpēdams aizrīs ar cigareti. Ziemas brīvdienās 4. klasē Žans, klausīdamies 6. klases Britniju, pieliek mēli pie dzels margas. Ja? Žans Klods dabūja infarktu sapnī ieraugot savu māti ar savu māti. Savu māti ar savu māti. Praktiski katru gadu Žans Klods kļūdās ar stāvu ejot pie draudzenes uz jubilejas ar stāvu. Skaidrs. Kas tur da stāla? Viņš ar stāvu kļūdās. Katru reizi ejot, katru gadu viņš iet pie citas drusku augstāko, drusku zemākajām. Dabas mācības stundā Žans Klods saprot, ka ir iekodis parafīna bumbieri. Paklupis uz kurpšņorēm Žans Klods baznīcā apgāž 20 solu rindas ar visiem ziedotājiem. Šodien teismāks būvēdams māju Žans Klods sevi iemūrē kambarī. Pieliekamajamā. Noņemdams brilles ar neveiklu kustību, viņš atplēš sev ausi. Tā viņam jau ir 4. Reiz Klods netīšām norīja kožleni, bet pēc pāris stundām pielipa trolejbusā pie sēdekļa. Kaut kas labs arī tomēr. Žans Klods vēlēdamies izraustīt degunas spalvas, nejauši izrauj no deguna pirms 60 gadiem iebāzto kastani. Žans Klods šņaucot koku, iešņauts pēdējo 10 mārciņu banknoti. Izlēma taisīt operāciju, kas maksā 100 mārciņas. Rezultātā parādās slimnīcē un 6 gadus par velti mazgā šīberus. Pirts ķipītī iegremdējis seju, Žans Klods aprī ziepes un sabojā sev to gremošanu. Žans Klods pūzdams trubiņā piepūta bikses un tika izmest no policijas auto. Žans Klods nevarēja sev izdomāt uzvārdu. Beigās izdomāja, bet nemācēja pārtulkot vakarkrēsla angliski. Tikai 4. kursā Žans Klods iemācījās rakstīt, tomēr to, ko uzrakstīja, tā arī nespēja izlasīt līdz pat mūža beigām. Žans Klods ievada informāciju ievada kanālā, loģiski, tā viņam teikuši, ka jādara, bet tur to noknābi kanāla gūbji. Žans Klods bija kaislīgs sēņotājs, bieži pat ziemā viņš kāpa uz slēpēm un iesits groziņu padusē brauc uz mežu. Pagaidiet, šitas nebija. Reiz Žanam Klodam sauļojoties, kāds strasts uzvīs līgzdu uz galvas. Un tā vēl šobaldiet Žans staigā ar līgzdu rotājiem.
Žans Klots dzenot bārdu sagriež 75 vietās, aizries ar bārdas putām, apgāž spoguli un kristams atmuguriski iesprūst podā. Man patika, kad māte. Žans Klots dabūja infarktu sapnī, ieraugot savu māti ar savu māti. Pat sapnī viņu vajā nelaimes un infarkti. Nu. Lai gan, protams, kad pieņem